Šodien, par cik ir aktuāla sezona, parunāsim vairāk par vīrusu saslimšanām, galvenokārt augšējo elpceļu saslimšanām, kuros gadījumos tās ir ārstējums vieglā formā un kuros gadījumos būtu nepieciešama LOR iejaukšanās un varbūt arī kāda nopietnāka iejaukšanās, kā piemēram ķirurģiskas operācijas. Rudenī cilvēki visbiežāk saskars ar saaugstēšanos. Kā norāda otolaringoloģi, visbiežāk tās ir akūtas augšējo elpceļu infekcijas, kas parasti ilgst aptuveni 7 līdz 10 dienas. Simptomi pārsvarā ir viegli – neliela temperatūra, iesnas, kakla sāpes un vispārējais nespēks. Ar šiem simptomiem parasti būtu jāvēršās vairāk pie ģimenes ārsta vai arī mājās ārstēt simptomātiski. Piemēram, ja ir neliela temperatūra, mēs varam iedzert pretsāpju medikamentu vai arī kakla sāpēm pretsāpju antiseptiskos līdzekļus kā tabletes, kakla aerosols un tam līdzīgi. Taču, ja saaugstēšanās izpaužas smagāk nekā parasti vai neuzlabojas pēc nedēļas, tad noteikti ir ieteicams doties pie otolaringologa. Ja runājam par degunu un akūtu rinusinusītu, akūts vīrus izraisīts sinusa iekaisums parasti ilgst apmēram nedēļu, un šajā laikā simptomi pakāpeniski uzlabojas. Pastāv arī akūts postvīrusu rinusinusīts un akūts bakteriāls rinusinusīts. Šeit es minēšu tās atšķirības galvenokārt. Tad postvirāls rinusinusīts ir tad, ka šie simptomi ilgst vairāk par 10 dienām, nav uzlabojuma, un vai arī parādās otrs vilnis pēc šīm 7–10 dienām. Temperatūras pacēlums var nebūt izteikts, bet vienkārši simptomi nepaliek labāk, un tas neilgst ilgāk par 12 nedēļām. Un tad akūts bakteriāls rinusinusīts galvenokārt ir tikai 2%, un tie biežākie simptomi ir drudzis ap šiem 38 grādiem un augstāk. Parasti vienpusējas sāpes deguna blakusdobuma rajonā, piemēram šeit vai šeit augšpusē, stipras sāpes, otrreizējs vilnis, kad pēc šīm 7–10 dienām simptomi tikai progresē un nepaliek labāk no iepriekšējās terapijas, un arī laboratorāro analīžu izmaiņas. Ja pieaugušajiem akūtas vīrusu saslimšanas gada laikā parasti notiek 3 līdz 5 reizes, tad bērniem tās rodas daudz biežāk, apmēram 7 līdz 10 reizes. Mazāki bērni ir uzņēmīgāki pret akūtām infekcijām, jo viņu anatomiskās struktūras, kā arī fizioloģiskie un bioķīmiskie procesi vēl nav pilnībā attīstījušies un nobrieduši. Tomēr svarīgi atcerēties, ka iesnas var veicināt arī ausu saslimšanas. Ja ir simptomātika, kā piemēram drudzis, stipras sāpes ausī, kas ilgst vairāk par 2 dienām, un arī ir ausu tecēšana, tad šajā gadījumā jau mēs pievēršam lielāku uzmanību. Visticamāk, ar lokālu terapiju vien nepietiek, un tad visticamāk ir nepieciešama šī antibakteriālā terapija šādos gadījumos. Arī kakla sāpes ir vēl viena bieži sastopama saslimšanas pazīme. Visbiežāk tās ir pašierobežojošas un izraisa vīrusi, aptuveni 7 līdz 90% gadījumu. Parasti tās ilgst 7 līdz 10 dienas, bet dažos gadījumos var turpināties līdz 2 nedēļām, kas arī ir pilnīgi normāli. Kas mūs kā lorus vairāk uztrauc, ja šeit arī šī saslimšana nepāriet šajā periodā vai arī pasliktinās simptomi. Kā jau minēju iepriekš, tas būtu drudzis arī ap 38–39 grādiem, nespēja norīst šķidrumu. Bērniem būtu raksturīgāk aktivitātes zudums, arī nespēja uzņemt ne šķidrumu, ne ēdienu, vājums. Vēl arot tāda simptomātika, par ko mēs uztraucamies, ir elpas trūkums vai nu nakts laikā, vai nu no rītiem, vai vispārīgi guļus stāvoklī, un jau, piemēram, arī stāvus stāvoklī. Tad šie ir tādi nosacīti sarkanie karogi. Noteikti jāvēršās pie LOR ārsta, un tad mēs paskatāmies, kur ir problēma. Akūts tonsilīts ir viena no biežākajām akūtu kakla sāpju saslimšanām, kuras dēļ pacienti ambulatori vēršas pie LOR speciālista. Tā norit jau ar iepriekš minētajiem simptomiem. Taču dažkārt akūtās saslimšanas var pāriet hroniskās, ja simptomi saglabājas ilgstoši. Piemēram, hroniskās degunas saslimšanas parasti iedala 2 grupās – gļotādas un anatomiskajās patoloģijās. Dažkārt novērojams arī jauktas jeb miksētas formas, kad iesaistītas gan gļotādas, gan anatomiskās struktūras. Ja
lielāko lomu spēlē anatomiska patoloģija, tad vai arī, piemēram, var būt gadījumi, ka vietā, kur savienojās deguna blakusdobumi, tas saucās osteomiatālais komplekss, ka šeit rodās pastāvīgs blūks, kas neļauj deguna blakusdobumam pienācīgi attīrīties. Tātad mēs to visu izvērtējam vizītes laikā. Protams, izvērtējam arī radioloģiskos izmeklējumus, ko pacientam iepriekš visbiežāk palūdzam veikt. Un ņemot vērā šīs anatomiskās patoloģijas, tad mēs varam piedāvāt arī ķirurģisku terapiju, lai izteikti stipri akūti uzliesmojumi, vienpusēji neatkārtotos, pastāvīgie simptomi neatkārtotos un tam līdzīgi. Tad, ja mēs runājam par mandeļu saslimšanām, kas ilgst, tad mēs arī varam domāt par kādu ķirurģisku terapiju. Piemēram, ja pacientam atkārtojas mandeļu saslimšana 7 reizes gada laikā, vai 5 reizes 2 gadu laikā, vai arī 3 reizes 3 gadu laikā, šī būtu indikācija, ka pacientam nepieciešama šī augstlēja mandeļu izņemšana, jeb tonzilektomija. Tātad mandeļu operācija iekļauj to, ka tās tiek izņemtas ar visu kapsulu, līdz ar ko šīs saslimšanas vairāk neatkārtojās. Protams, arī katrs gadījums ir individuāls un katru ķirurģisko taktiku mēs izrunājam ar pacientu un piedāvājam konkrētā gadījumā. Lai tumšajos gadalaikos saglabātu veselību, regulāri mazgājiet rokas un izvairieties no slimiem cilvēkiem. Rūpējieties par sabalansētu uzturu ar vitamīniem un šķiedrvielām, kā arī pietiekamu fizisko aktivitāti. Šie vienkāršie soļi palīdz stiprināt imūnsistēmu un pasargāt no saaugstēšanās.